Daugavpils pieturās pie pārbaudītām vērtībām un vārdu drošību uztic Frankam Dāvidam Orolam, tad pretējā pusē gan rezervē šodien Krišjāns Sviedrs, kuram 22 cīņās varētu teikt ļoti līdzīga statistika. 22 cīņas, 22 ielaists vārti, šeit Jūdžens uzreiz pārbauda. Kā tad ir trešās vietas saglabāšana virslīgā bronzas medaļām, tomēr šai dienai sākoties komanda vēl bija trešajā pozīcijā, tagad ir jācīnās par 3 punktiem, jo ir dzirdamāk, skaļāk, šeit piespēl soda laukumās, Juzīts sitiec ar kreiso kāju, bet pār vārtiem lido bumba. Raivās Stūriņš ievada bumbu spēlē, viegli piespēlējot saviem vārtiem, un kas te par kļūdu, un kādi vārti, ne bez veiksmes palīdzības, tomēr Daugavpils atklāja maču rezultātu, un šis ir tas gadījums, kad drīzāk Usmans Kamarā gaidīja pretiniekiem noteiktu pārkāpumu, bumbu jau praktiski stāvēs vietas, neviens spēlētājs tur necentās to iegūt, gaidot tiesnešu svilpi, bet tā klusēja, tagad gan ar tādu pašu svilpu atbild tiesnešu pretējā virzienā, ļaujot Usmanam Kamarā. Tālāk pats laužas, šis te auguma parametros mazais futbolists. Nu, līdz galam savu solo reidu viņam neizdodas īstenot. Lorents Jūdžets tikmēr uzbrukums spēlē vienatnē pret Stūriņu. Stūriņš krīt, Jūdžets, kas par epizodu, bet sitiets pāri tukšiem vārtiem. Jūdžetsam atlika vien raidīt bumbu tukšos vārtos, bet šeit sekos centrējums soda laukumā, seko arī sitiens, tāds sabocīts, tomēr Muhameda Konē izpildījumā ar bumbu tikt līdz pretnieku soda laukumam. Daugavpils tikmēr ļoti aktīvi spēlē uz pretuzbrukumiem. Ibrahims Konē šeit ar bumbu piespēlo Guņi, sitiens pa vārtiem, bumbu lido vārtiem pāri, par spīti tam, ka neprecīzi sitiens, un Daugavpils joprojām vadībā Franks Dāvids Orols. Kamerā uz tālā, saka, tuvojas soda laukumam viņš. Seko arī centrējums, to jau šeit sitiets pa vārtiem ar galvu, taču bumbu lido Kutina Audas nervs, kurai ir kritiski svarīgi šie te 3 punkti, kas ir uz spēli šajā cīņā. Bet pirmais puslaiks ir noslēdzies Daugavpils un Audas duelī Tonija pēc futbola virslīgas strīds. Neizmantotiem momentiem, kā būs otrajā puslaikā, to redzēsim pavisam drīz. Žedijs Stevensons laukuma centrā gatavs atgriezt bumbu cīņā. Gaida viņš tiesnešu svilpi, to sagaida un var spēle. Atspēlējuši atpakaļ to Konē. Konē uz tālā ļoti ātrs futbolists, savus priekšrocības viņš arī izmanto sitiens pa vārtiem, bet vārtiem secen lido Abiodu un Ogunīja raidītā bumba. Seko piespēlu uz Stevensonu, bumba tomēr netiek fiksēt, un Jedu jau tuvojas viesu soda laukumā, centrējums soda laukumā, sitiens pa vārtiem ar galvu, galā izpildījumā. Tālā atkal laužas cauri pretnieka aizsardzībai, piespēl soda laukumā, vai būs tagad sitiens pa vārtiem. Teicam iespēju briest Audai, nekas cits gan neatliek izspēlēt bumbu ārpus soda laukuma, Elhadžs manē iespēlē to atpakaļ Kamarā uz tālā sitiens, bumbu joprojām var priekš sitiens pa vārtiem un vārtī! 1-1, bet Auda ilgi nesvinot atgriež savā laukuma pusē. Ar Taivo piespēlē bumbu Meļņikam, Meļņiks piespēlē to tālāk. Audas leģionāri ievada savus komandas uzbrukumu, Taivo izpild sitienu pa vārtiem. Šķiet vārtu devītniekā lidoja bumbu, taču tā nebija pārāk centrējums soda laukumā, sitiens pa vārtiem un vārtī! Meļņiks gūst arī otros Audas vārtus un Daugavpils ir uz pauzes. No 11. līdz pat 80. minūtē mājnieki bija vadībā, bet 88. spēles minūtē jau Orols ķeksē ārā bumbu no savu vārtu tīkliņa, un Auda tagad gan vairs nesteidzas atgriezt spēli. To arī pierāda tagad Auda, kas grib savu pārsvaru dubultot. Ogunīja ar bumbu piespēl soda laukumā Rubenim. Rubenis lauž uz vārtiem sitiens, un kas par epizodi. Sitiens vai piespēle, bet Taivo centās bumbu
Kļūdās, kad saspēlē Auda. Ģiedu ievad savus komandas uzbrukumu. Jūdžets piespēl sotlaukumā, vai būs sitiets pa vārtiem, seko Stūriņš glābi. Bumba paliek spēlē, lido vārtiem pāri. Kas par epizodu atkal Daugavpilī. Un nu vairs tikai 3 kompensācijas. Vēl dod pēdējos norādījumus un atskan Svilpe. Ģiedu sitiets pa vārtiem un ar kreiso kāju, bet bumba lido tieši virsū Stūriņam. Piespēle nevar sekot, jo atrodas Taivo aizmugurs stāvoklī. Pats manē, bumba nokontrolē, lauž uz priekšu. Tagad piespēle uz Rūbeni. Rūbenis ar bumbu piespēle atpakaļ, sitiets pa vārtiem un vārtiem garām lido bumba. Būs un nekas cits neatliek arī Frankam Davidam Orolam, kā iesaistīties cīņā. Viņš ar galvu nospēlē pie pretinieka soda laukumu un bumba nonāk pie Audas futbolistiem. Noteikumu pārkāpumu vēl tur šķiet vēlējās fiksēt maču arbitrs Daugavpiliešiem, bet tam nav nepieciešamība.